Atpūta atpūtai, bet ir laiks arī kāds mājas darbs izdarīt. Nu, labrīt! 3 dienas mēs esam nodzīvojuši šī te bungālo. Ir laiks mums rakstīties ārā. Un tad nākamā viesnīca mums ir nedaudz tālāk, pāris kilometrus. Čekošanās ir kā vienmēr 3 pa dienu, tāpēc tagad izdomājām kaut kur pabraukāties. Ir doma aizbraukt uz kaut kādu ragu, kur ir bāka, cietoksnis, stāvis, klints, viļņi. Nu, tā mums te vietējā teica. Esot ļoti skaista vieta. Pirms prombraukšanas varbūt parādīšu ātri mūsu bungālo, kurā mēs nodzīvojām 3 dienas, 3 nakts. Ja? Tas mums bija 420 eiro. Tātad te ir virtuve. Virtuvē principā ir viss nepieciešamais, izņemot trauku mašīnu. Trauku mašīnas vietā bija es. Te mums ir dzīvojumā istaba, ja? Televizors, kamīns, kuru mēs neizmantojām. 2 dīvāniņi, tāds galds. Ja, kopā mums ir 90 kvadrātmetri, tas visticamāk ir ar terasītē. Te ir tāda terasīte, kur mēs sēdējām, pusdienojām. Te ir vēl viena terasīte, bet mēs neizmantojam, te mēs žāvējām veļu. Te mums ir tāds koridoriņš, ja. Te ir guļamistaba, diezgan liela XXL gulta. Te mēs visi draudzīgi sagulējām. Un te mums bija vēl viena istaba. Vēl 2 personām, bet, protams, mēs viņu neizmantojam. Un šeit ir, vānas istaba, ja? Visa eiro ērtības. Čau, čau! Vāniņā var papeldēties. Ovšim tā. Tagad pakojam mantas, stiepjam uz mašīnu un dodamies tālāk. Evelīna, tev patika šeit? Patika.
Jā, mums ļoti patīk, tāpēc mēs nolēmām vēl 2 dienas palikt šeit. Atbraucām uz kārtējo kontinenta malu. Un priekšā ir cietoksnis. Gribējām bāku redzēt, bet laikam esam aizbraukuši ne tajā stūrī. Bāka ir tur tālumā. Zato mums šeit ir kaut kāds cietoksnis. Nu tā izskatās pēc kaut kāda cietokšņa. Tunelis domā? Nezinu, vai uz kameru var redzēt, bet izskatās ļoti iespaidīgi. Evelīna, protams, ir nogurusi, viņai negribas staigāt ar kājām. Evelīna grib uz akvaparku. Aiziesim apskatīties lielgabalus. Nu, ko mēs te redzam? Kuģa puškas. 9. kalibrs, NATO kalibrs, 9x19. Aptverē 12 akmeņi, jeb lādiņi. Priekš tā laika tas ir ļoti laba kapacitāte. Šaušanas ātrums 1 šāviens minūtē. Apkalpe kaut kādi 5 vīri. Nu, ļoti iespaidīgi. Un kur viņi tēmēja? Nu, droši vien kaut kādiem ienaidnieku kuģiem, kas gribēja ieņemt šo fortu. Aiz šiem vārtiem sākas Eiropas kontinents. Urā, Eiropā! Nu, tālāk mums čotka plāna nav. Kāpsim mašīnā, padzersim kafiju, nu, un kaut ko izdomāsim. Mēs esam pludmalē. Iesim paskatīties. Varbūt uz tām malām.
Labrīt, labrīt! Mums ir jauna lokācija. Iesim apskatīt mūsu dzīvoklīti. Nu lūk, tā te izskatās. Ieejam pa durvīm un uzreiz esam guļamistabā. Tā te ir gulta. Nu, te mums ir telzors, tā kā viss kārtībā, viss kā parasti, jā. Žurnāla galdiņi. Ir kondicionieris. Ejam tālāk. Koridors. Žāvējam pelbikses. Skapīts, ja tāds. Te ir leduskapis, kur atdzesēt aliņu. Un te ir vēl viena guļamistaba. Un te mūsu atpūtnieki tusējās. Pārbauda rīta ēpastus. Tāds dzīvoklīts, 2 dienas mēs te būsim. 300 eiro ar iekļautām brokastīm. Brokas bija lieliskas? Jā, ļoti garšīgi. Nu, un šeit kā parasti ir tāda vietiņa, ja jūs visi zinat. Čau! Te ir šis, un te ir advancēta duša. Tāda glauna. Nu, iziesim ātri par teritoriju, te ir baseins, džakūzi, kačalka un tādas lietas. Šeit mums ir brokastis. Hello, good morning. Good morning. Bon appetit. Thanks. Hello. Hello. You okay? Very good, thank you. Alright. Tā, te mums ir tāds pasauļoties varam, jā. Baseins. Ūdens apmēram 25 grādi. Te var romantiski atdalīties no pārējiem. Te tāds zālājiņš foršs. Lūdzu, džakūzi. Var iet pirtiņā. Lūk, tāda pirtiņā. Es te vēl neesmu bijis, bet droši vien iesim. Te var pakačāt bicepsiņu. Un te vēl viens džakūzi. Nu, te ir tāds pagalmiņš vēl viens. Un tā mēs esam apgājuši riņķīti mūsu atpūtas zonai. Saimnieks ļoti laipns. Mēs atbraucām uz vienu citu pludmalu, nevis Carvoero, bet bišķi tālāk. Galu galā mēs esam jau nedēļu šeit, un es vēl nereiz neesmu izpeldējis okeānā. Tāpēc, ka ūdens ir nedaudz vēss, man patīk silts, bet, vajadzēs ielīst, izmēģināt. Ļoti forša pludmalīte, tāda ieskauta kalnu grēdā, un te vispār ir sūrākais bezvējš. Tā kā mēs te droši vien šodien nodegsim sarkanu. Tātad plāns ir kapitāli nosauļoties, ielīst tajālā un izpeldēties okeānā.
šodien ir pēdējā diena Karvarēro. Uz pāris stundiņām vēl atbraucām uz pludmali. Pēdējo reizīti izpeldēties okeānā, pasauļoties. Un tad mēs dodamies uz Lisabonu. Lidmašīna mums ir rīt ap 4, tāpēc būs vēl laika mums pavazāties pa Lisabonu. Atradām kaut muzeju, akvāriumu, tāds delfinārijas vai kā viņš varētu būt. Varbūt aizbrauksim uz turieni. Kā redzat, esmu bišķi apaugstējies. Karstais Portugāles klimats un mašīnas kondicionieris. Mums bija interesants gadījums vakar pilsētā. Tas arī attiecās uz terminu. Pasaule ir maza. Satiku savu senu draugu no Rīgas, kurš izrādās jau kaut kādu gadu dzīvo Portugālē. Viņš bija atbraucis ar Harley Davidson motociklu tādu, mēs stāvējām tur krustojumā. Viņš bija pieparkojis uz trotuāra. Runājāmies. Piebrauc kaut kādu mašīnu, attaisīja logus, tur iekšā skan mūzika, čalis tāds jauns, foršs mocīts, kā jums iet, viss kārtībā? Mēs tādi, jā, paldies, čau, viss kārtībā. Šis aizbrauc, un čoms saka, tūlīt to kokaīnu piedāvās. Pēc kaut kāda brīdi, jā, mēs sēžam bārā, tur paņēmām aliņu, kaut kādas uzkodas. Skatos, šis džeks tur riņķī tusējās, tur skatās mums virsū, staigā apkārt, tur kaut ko trinās. Neko, mēs paēdām, izdzērām aliņu, aizgāja pie bāra, samaksāja, domāju, aiziešu tolit, nomazgāšu rokas. Šis no muguras ienāk un sāk piedāvāt kokaīnu. Man vislabākās cenas, vislabākā kvalitāte. Paņem no manīm, tad rīt atnāks, paņemsi vēl. Protams, mēs atteicāmies. Un viņš kaut ko nobrukšķēja tur, acīm redzot uz manīm un aizgāja projām. Laikam, tāpēc, ka pazaudēja daudz laika daļ mums. Pēc tādas izpriecas arī šeit var dabūt. Un vakara pusē es tā skatījos, viņi tur diezgan daudz trinās tādu. Ar mājieniem, niģināja ar acīm, tur kaut ko tur pie deguna pirkstu liek, skaidrs. Tā kā ir iespēja arī šitā atpūsties šeit. Ok, tad pagaidām papeldēsimies un tad jau taisīsimies uz Lisabonu kaut 300 km. Ir pienācis laiks teikt čau okeānam un obrigado Karvarēro. Mēs noteikti atgriezīsimies. Šeit ir forši. Esam veiksmīgi atbraukuši līdz Lisabonai. Izdevās šī skudra pūznī atrast mūsu vajadzīgo viesnīcu, apartamentus. Tās ir mūsu 4. mājas jau Portugālē. Ja? Tāds dzīvoklīts. Televizors iet te jau TT, tā kā močus varēs paskatīties. Tāda mums ir istabiņa. Čau, čau. Te mums ir vēl viena istaba ar 2 gultām. Arī mazs televizors. Un te ir 3. istaba. 100 eiro laikam mēs samaksājam pa vienu dienu. Mums vēl ir balkons. Balkons ar skatu uz Portugāli. Uz Lisabonu. Tā. Esam 7. stāvā. Tā mums te izskatās. Vāreni, pilsēta vienkārši drausmīgi liela, man liekas, pēc Rīgas. Satiksme, ārprāts. Tagad iesim dušosimies un ir doma uz to delfināriju vai uz to akvalandiju vai uz to aizbraukt, paskatīties. Slavē, ka baigi labais esot. Un vēl, Karvarēro mēs atstājām savas jakas skapī. Manu jaku, Alises jaku un bērnu jaku. Bet mēs sazinājāmies ar viesnīcu, viņi sola, tā kā varētu mums iepakot un atsūtīt uz Latviju. Old school Harley Davidson. Idejiski mēs esam atbraukuši uz kas uz to vietu? Okeanarium. Oceanarium. Oceanarium.
Meklējam, kur tas atrodās. Vajadzētu būt kaut kur šeit. Тоже прокатимся. This is your change. I just need to give you the ticket. Thank you. Enjoy. Jūras muzejs bija lielisks, ļoti patika. Tagad iesim uz mašīnu, aizbrauksim uz Decathlonu, jānopērk kaut kādi jaciņi, jo manējā taču palika pagājušajā viesnīcā 300 km no šejienes. Jāuzpilda mašīnu un droši vien jādodas uz lidostu. Klīst baumas, kad nododot mašīnu, cenšas nokāst vēl papildus naudiņu par kaut kādām ķibelītēm. Tā mašīnu nodevām bez problēmām, nekādus aizrādījumus mums neizteica, nekādu naudu no mums nokāst negribēja. Tagad esam lidostā, nodosim koferi, gaidīsim mūsu lidmašīnu un dosimies mājā. Esam izgājuši cauri visas lidostas drošības kontroles, sapirkuši pēdējās dāvanas un sarēķinājuši, cik mēs beigās iztērējām. Viesnīca, mašīna, lidojums ir 2200 eiro un paši notriecām pa nedēļu kādus 500–700. Tā kā kopā mums tas var iznākt apmēram 2800 līdz 3000 eiro. Pat tā mums gāja. Tagad atliek iesēsties lidmašīnā un uz mājām.